Šis ražotājs ir īpašs ar to, ka tās visas krāsas ir ļoti neitrālas, respektīvi, viss tas, ko mēs stādām, un ja mēs gribam uzsvaru likt uz to, tad šis produkts pildīs savu funkciju, bet nedominēs ainavā. Šim ražotājam ir 3 krāsas, kuras ir pieejamas pilnīgi visos formātos. Un pēc būtības viņas arī šobrīd tirgu ir arī pašas populārākās. Šī krāsa dzīvē faktiski izskatās diezgan gaiši pelēka. Nākamais tonis ir antracīts, tumši pelēks, melns, kā nu kurš viņu sauc. Un tad ir karbona tonis, kas ir, teiksim tā, ogles melns, viņš ir tāds, vēl melnāks. Atsevišķiem produktiem nāk vēl klāt citas krāsas, piemēram, šī krīma krāsa, kas pēc būtības ir tāds silti balts tonis. Un ir vēl 2 krāsas, kas ir brūnā krāsa un tāda sarkanīga krāsa. Runājot par krāsu izvēli. Ir jāsaprot, kādos apstākļos tiks izmantots šis produkts, vai ir, pieņemsim, piebraucamais ceļš, piebraucamajam ceļam ir segums vai nav segums, jo, piemēram, kā jau man jau patīk likt tās analoģijas ar automašīnām, jā, teiksim, tā melnā automašīna pēc mazgāšanas ļoti ātri paliek netīra. Varbūt pat vairāk paliek netīra nekā, pieņemsim, balta krāsa. Ja? Tāpēc tur pirms izdarīt pēdējo izvēli ir jāpadomā. Varbūt, ka pietiek arī ar antracītu tonu. Bet, kā saka, tas ir katra gauma ziņā.